Tā, labrīt, kolēģi! Sāksim mūsu rubriku Давайте жить здорово с Еленой Малышевой. Bet, ja nopietni, tad sāksim ar mūsu onkoķirurģiju un sāksim tieši ar Bāribas vada vēzi. Tad galvenais pēc incidences tas ir 7. biežākais ļaundabīgais audis un pēc mirstības 6. biežākais vēzis. Kas mums ir jāzina, ka ir 2 galvenie histoloģiski tipi – plakanšūnu karcinoma un adenokarcinoma. Runājot par plakanšūnu karcinomu, tas ir biežākais veids un veido apmēram 90% gadījumu pasaulē. Biežāk ir attīstības valstis, lokalizējas Bāribas vada vidēja un vai proksimāla daļa, un biežāk ir 60-70 gadu vecumā vīriešiem un melnādainiem jeb džumandži pacientiem. Runājot par adenokarcinomu, tas ir tieši bieži attīstītajās valstis – Eiropā, ASV un tā tālāk. Saslimstība pieaug, tāpēc, ka uzlabojas ekonomika un cilvēki maz kustas un lieto un dzīvo neaktīvu un nepareizu dzīvesveidu. Un lokalizējas tieši distālajā Bāribas vada un gastroezofagiālā pārējā. Biežāk ir 50-60 gadu vecuma, tad šis audzis ir jaunāks nekā plakanšūnu karcinoma. Vīriešiem arī nepaveicas, viņiem ir 8 reižu biežāk nekā sievietēm un baltas rases pacientiem. Runājot par riska faktoriem, tad riska faktori droši atšķiras plakanšūnu karcinomai un adenokarcinomai. Tad svarīga lieta tieši plakanšūnu karcinomai. Tad, protams, smēķēšana plus alkohola sinerģiska iedarbība, ahalāzija. Ahalāzija tas ir gadījuma stāvoklis, kad Bāribas vada apakšējais sfinkteram ir nepietiekama relaksācija. Tad tas nozīmē to, ka Bāriba nevar normāli ienākt kuņģi. Plus tajā paša gadījumā notiek Bāribas vada peristaltikas izžūšana. Un principā Bāriba tur stāv iekšā un nevar iet tālāk. Nākamais svarīgais risks ir tieši HPV, 16-18 tips. Karstu dzērienu lietošana, visas tur tējas, kafijas, ko tur aziāti un afrikāņi dzer. Nitrozamīni, pickled vegetables, konservētie, piemēram, gurķīši. Betelkvītu košļāšana, tas ir nav baigi svarīgs, bet priekš ļaupšo развития tas ir augs ar tabāku. Un uzturs daudz cieties, maz augļu un dārzeņu. Melna rase un vecums 67 gadi. Veciem cilvēkiem, principā. Tagad par adenokarcinomai. Galvenais tas ir gers. Ar gersu saistītais Bāribas vads. Un tas ir, principā, kā prekanceroza stāvoklis. Aptaukošana, ķemija augstāks nekā 30, smēķēšana, vecums 50-60 gadi. Atkal vīrieši un balta rase. Nav nekādu džumandži. Balta rase. Un tad īsumā patinies, tad cilvēkam ir gers, Bāribas vads, displāzija un adenokarcinoma. Jā. Runājot tagad par kliniku. Galvenais ir asimptomatiska fāze. Var ilgt apmēram 2 gadus. Lokāli simptomi. Galvenais – disfāgija, sākuma grūtības norit cietu Bāribu un vēl kā arī šķidrumu odinofāgija, tad ir sāpes rišanas laika, arī sākuma pie cieta ēdiena un pēc tam arī pie šķidruma. Citi simptomi – svešķermeņa sajūta, halitoze, hroniskā pastāvīga nepatīkama izlapas smaka, vemšana un vai regurgitācija, dedzināšana retrosternāli, kas nereaģē uz nekādiem pantoprazoliem un visu pārējo, spiedoša sajūta krūtis un asins spļaušana, ka pavisam viss ir ļoti slikti. Sistemiski simptomi ir svāra zudums 10% 3-6 mēnešu laikā,
anoreksija, nogurums un anemijas pazīmes, tāpēc, ka cilvēks nevar normāli paēst un visu šī, un kā arī viņš negrib baigi ēst. Lokāli progresējušā audzie pazīmes svarīgākais aizsmakums, tāpēc, ka tiek bojāts nervus laringius recurrens, aspirācija dēļ ahalāzijas, bronhoezofageāla fistula un medisnīcas perforācijas gadījumā. Par metastāzēm, svarīgi pateikt tas, ka ir visbiežāk, kas ir tieši aknu metastāzes, plaušu metastāzes, kaula metastāzes, smadzeņu metastāzes, kā arī var aiziet bojā supraklavikulāri un medicināli limfmēsli. Tagad ar diagnostiku. Tad svarīgākais arī kliniska aina, endoskopija plus biopsija. Tad endoskopija taisa kā ar endoskopisku gastrodunālu skopiju, jeb vai endoskopisku ultrasonogrāfiju, kas nosaka tumora invaziju, limfmēslu iesaistī, lokalizāciju izmēru, struktūras un izšķilojumu. Kā arī ņem multiplas biopsijas, vairāk nekā vismaz 6 biopsijas, 6 gabaliņus. Tas nosaka histoloģisku tipu, vai tā ir, piemēram, adenokarcinoma vai plakanšana karcinoma, diferenciācijas pakāpi, molekulāras marķierus, piemēram, PDL1, program Def ligand receptor 1, HER2, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2. Un tas ir HER2, kā jūs zināt jau, tas ir biežāk tieši pie adenokarcinomas un krūts vēža. Laboratoriski izmeklējuma principā šeit ir basics, pilnā sensaina, dzels un feritīns, aknu provis, nieru funkcija, albumīds un uztura stāvokļu izvērtēšana. Principā mēs visu šito ņemam, lai saprastu, cik pacientam ir smags stāvoklis, kādu terapiju mēs varam viņam dot, tieši medikamentozu, un kādus izmeklējumus mēs varam viņam taisīt. Piemēram, vai varam tur taisīt datoru ar kontrastu vai nē. Par radioloģisku diagnostiku, tad taisam datoru arī kruškūrim, vēderam un iegurnim. Arī nosaka visu šito tēnam stadiju, lokālu invaziju un metastāzi. Arī varam taisīt PET-CT tieši priekš okalt metastāžu noteikšanai, pirms kuratīvas operācijas. Un arī, multidisciplināras konsultācijas, kā vienmēr. Pie tēnām stādijas izvērtēšana, principā, šeit ir tāda smuka bilde. Galvenais, kas mums ir vajag zināt, ir tas, ka pie katras stādijas būs atsevišķa terapija. Tad es tu pieminēšu tālāk, bet svarīgais, ko zināt. T1, viņš invādē līdz submukozī ieskaitot. T2 invādē arī muskuļslāni. T3 serozu apvalku, jeb adventīciju. Un T4 un T4A un T4B viņi invādē jau blakus esošas struktūras. Piemēram, T4A viņš invadē pleuru, perikardiju, diafragmu un peritoniju, bet T4B invadē jau aortu, mugurkaulu, traheju un pārējo. Tālāk par ārstēšanu. Sāksim tieši ar Bāribas vada plakanšanu karcinomu. Tad, kā es jau saku, T1A stādija audzis ir tikai gļotāda, neskar zemgļotādu. Tad varam to redzēt endoskopiski. Tad ir tāds MER, endoscopic mucosal resection, vai ESD, endoscopic submucosal dissection. Un arī papildus izmantosim endoskopisku ultrasonogrāfiju, kad mēs visu to darīsim. Kad jau ir T1B, T1B jau invadē tieši zemgļotādu, vai ir lokāli progresējis T2, T4N, tad zelta standarts būs neadjuvante ķimioterapija,
plus operācija. Tas ir tāds CROSS abreviatūra chemoradiotherapy for esophageal cancer followed by surgery study. Tad, kas iekļauj sevi šis CROSS protokols? Tad ķīmijterapija, tur būs karboplatīns un paklitaksels. Staroterapija ar 41,4 grējiem un pēc tam ezofagektomija pēc Ivor Levis vai McKeown. Bet principā es palasīju tur vairākus materiālus, bieži tieši Latvija un Eiropa izmanto tieši Ivor Levis. Par šito es nezinu, kurus to paņēmu, bet viņu baigi nekur neizmanto. Bet jūs varat to atcerēties. Kā alternatīva būs tieši definitīva ķemoradioterapija. Tad ir definitīva, tas ir tieši ārstēšana ar kuratīvu izrastējošu mērķi, kura tiek uzskatīta par galveno un pilnu ārstēšanas metodi, bez plānotas papildus operācijas. Īpaši, ja pacients ir neoperābls, pacients atsakās no operācijas un vispār viņam ir slikts performance status. Arī varam izmantot watch and wait taktiku. Tad pēc pilnas klīniskas atbildes novērosim, taisīsim vizuālu diagnostiku ar datoru un endoskopiju. Un arī, ja kas, taisīsim salvage surgery, glābjošu ķirurģiju progresijas gadījumu. Adjuvanta terapija plakanšana karcinomai. Ja pēc neadjuvantas ķemoradioterapijas preparāti ir reziduāls audzījis, tad varam taisīt, dot adjuvanti nivolumābu. Tālāk, ja pacientam ir tieši metastatiska plakanšana karcinoma, tad pa pirmo līniju varam dot platīnu, fluoropirimidīnu vai pembrolizumābu, pembrolizumābu. Un atkal taisim kemoterapiju kopā ar nivolumābu. Tas ir tieši programma DEF Ligon 1 pozitīvi. Kā otra līnija, tā ir nivolumābs, pembrolizumābs, taksani un rintaksans. Un tad rezumējot par plakanšanu karcinomu, tad priekš T1A, kad ir audzis invadē tikai mukozu slānī, tad endoskopiska mukoza rezekcija vai endoskopiska submukozal disekcija. Kad ir T1B, no T1B līdz T4 stadijas, T4 plus ar iesaistītiem limfmēslim, tad taisīsim CROSS protokola ķemoradioterapiju. Tad tā ir kopā karboplatīns paklitaksels plus operācija pēc Ivor Levis metodikas. Ja pacients ir neoperābls, vai ir cervikāla plakanšana karcinoma, tad taisīsim definitīvu ķemoradioterapiju. Un ja ir recidīvs, tad dosim nivolumābu. Tagad par adenokarcinomu. Atkal, princips tāds pats. T1A, jeb mukozais slānis, endoskopiska mukoza rezekcija vai endoskopiska submukoza disekcija. Bet šeit drusciņi mainās, kad ir T1B, jeb lokāli progresējis, ir divi standarti. Atkal, pirmais variants tas ir atkal CROSS plus operācija ar Ivor Levisu. Tad vispirms dosim neadjuvantu ķemoradioterapiju, karboplatīns, paklitaksels un radioterapija. Un pēc tam taisīsim operāciju ar Ivor Levis. Bet kas mainas, tas ir tieši otrajā varianta, tas ir FLOT perioperatīva ķimioterapija. Tad, kā tas strādā, tad pirms ir divi
ir divi ķīmijterapijas etapi. Vispirms pirms operācijas un pēc tam pēc operācijas. Tad pirms operācijas dosim 4 flot ciklus. Tas ir 5 fluorouracīli, leikovorīns, plus oksaliplatīns, plus docetaksels. Tais visiem pēc tam operāciju Aivorlevis, un pēc operācijas adjuvanti dosim vēl 4 tādus pašus flot ciklus. Jā, tad arī tāpat, ja ir recidīvs, tad dosim nivolumābu. Ja ir HER2 pozitīva adenokarcinoma, dosim trastuzumābu. Ja ir program def ligand 1 pozitīva adenokarcinoma, tad dosim nivolumābu vai pembrolizumābu. Ja ir metastāzes, tad platīnum, trastuzumābs un imunterapija. Ārstēšanas algoritms īsta atkal, tad T1A, endoskopiskā mukoza rezekcija vai endoskopiskā submukoza disekcija. No T1B līdz T4 dosim cross plus operācija vai perioperatīvo flot, ķīmijterapiju, operāciju un pēc tam atkal flot. HER2 pozitīvs trastuzumābs, ja recidīvs nivolumābs, ja ir metastāzes, tad sistemiska terapija plus imunoterapija vai mērķterapija. Šeit tagad būs par operācijas veidiem, bet es pastāstīšu tieši par Aivorlevis. Principā, kas šeit ir, jā, būs tieši šita bildi priekš Aivorlevis. Tad veic laparotomiju, laparoskopiju vedara domuma, mobilizē kuņģi, veic limfodisekciju, no kuņģa lielas kuratūras izveido kuņģa tubusu. Jā, šeit būs šitis tubus. Veic torakotomiju, torakoskopiju labajā hemitoraksa, tad labajā pusē, jā. Mobilizē un redz distāla barbas vadu kopā ar audziju. Jā, tad šeit mēs varam redzēt, kā viņu rezicē. Un šito tubulusu no kuņģa vienkārši savieno ar proksimālu ezofagusu daļu. Un tas principā ir tāds ezofagu gastrāls anastomoze. Un pēc tam vienkārši ievietu drenāžas un noslēdz operāciju. Šeit ir tāda McCoy operācijas, varu to redzēt, bet, kā es jau teicu, es domāju, ka viņu baigi nekur neizmanto, neviens mums par to nestatīja, tāpēc labāk par viņu nerunāt, vai nesakačakrēt sev atmiņu. Un pēdējais par palatu ārstēšanu, tad mērķis ir nodrošināt enterāla bārošanu un disfāgijas mazināšanu. Tad ir endoskopiski pieejama stentēšana, dilatācija, tad varam dilatēt un stentēt tieši barbas vadu, varam ablēt ar lazeru un rekanalizāciju. Šito arī baigi neizmanto. Bet, ko izmanto bieži, tā ir gastrostomija. Varam ielikt pegu vai divus gastrostomas veidos, vicelu un kaderu. Tad šeit ir tieši vicelu. Tad katedru piešķir kuņģa priekšējā siena, kā jūs varat šeit redzēt, un nostiprina ar kuņģa audiem, rekur, tāda piestiprināšana. Un katedru ievada caur atveru kuņģi, un šitis katedrs iet caur ādu, un šeit jūs varat to bārot. Jā. Kādas ir kontraindikācijas ķirurģiskā ārstēšana? Tā ir atalas metastāzes, T4B audzijas, aortas invāzija, trahejas invāzija, vena cava superior invāzija, kremuļa invāzija, metastāzes un slikts vispārējais stāvoklis. Arī basics, kas attiecas pie visas onkoloģijas. Pie komplikācijām galvenais, ko vajag zināt, tas ir anastomos insuficience, kad, piemēram,
no šīs gastroezofagālas mastamozes tur, piemēram, notika perforācijas, vai vienkārši bija slikti viss sašuvēts. Tad bārības saturs gāžas vīdienē, notiek medicināmu iekaisums, jeb medicīnīts, pēc tam jūs varat aiziet līdz sepsisam un mirstībai. Jā. Otra lieta ir bārības vada perforācija, asiņošana, stenoze un retēnas struktūras, kuru pēc tam būs diezgan grūti operēt. Tas bija viss par ezofagusu. Paldies par jūsu uzmanību.